Sveiki, Uldi! Mēs esam pie tevis Bauskā, vietā ar slavenu pagātni, ar slavenu, tagadni un arī iespējams ar lielu nākotni. Kā jau visām Latvijas vietām, ir potenciāls, ir vēsture, ir saknes, un kurzemnieki tagad ir atbraukuši uz Zemgali. Ja? Un kāpēc kurzemnieki brauc uz Zemgali? Pastāstīsim tiem, kas vēl varbūt šaubās. Tad kurzemnieki uzrunā cilvēkus, kas stāv pie zemes ar visām kājām, cik viņam ir, ja? Stingri, stabili, kuriem ir pašiem savs prāts, pašiem savs viedoklis un savs skatiens un tālāks par pusdienu šķīvi vai par nākošās nedēļas ballīti. Ja? Tad tādus cilvēkus, kas skatās tālāk, kas ir politikā, kas ir ekonomikā, kas ir mūsu sadzīvē, kas ir mūsu attiecībās, kas mums draud. Manuprāt, šādiem cilvēkiem turās pasaule. Viņiem visiem ir savas mīļas lietas, savas iestrādes, ko viņi dara un kas viņiem vislabāk patīk. Lūksim Uldim pastāstīt, ko tu dari un kas tev patīk? Man ir tāda lieta, kad reizē, kad man prasa, ko es daru, es tā bišķiņi atraujos, jo es saprotu, ka man būtu ļoti daudz jāstāsta, ko es daru. Tad nav viegls jautājums, jā. Es domāju, ka šodien mēs varbūt tiekamies tā kā es esmu biedrības Bauskas prātnieks, viens no locekļiem. Mēs rīkojam dažādas galda spēles un tas dambrets, šahs un arī citas galda spēles, jo mūsu doma tāda, ka cilvēks attīstās ar domāšanu. Viņam ir jābūt spējīgam uztvert, daudz atstrādāt, spējīgam paskatīties citāks pasauli, un tāpēc tas ir, mēs uzskatām, tas ļoti svarīgi. Vēl es esmu kā biedrības Bauskas prātnieks pārstāvis Bauskas kopienas centrā Pasta 5, kurā darbojas ļoti daudz biedrības, un mūsu mērķis ir attīstīt Bauskas kopienu un veicināt arī Bauskas pilsētas un Bauskas vecpilsētas attīstību. Un visbeidzot, kā lai to pasaka, ir vēl patiesībā 2 punkti, varbūt, kur mēs varam sarunāties. Viens ir tas, ka es kopā ar aktīvistu Maksimu Krutikovu, lai kāda būtu Maksimu Krutikovu politiskai uzskati, jo viņam arī dažādi gājis politikā, bet mēs veidojam grāmatu par Bauskas novada atmodas laiku, tas ir no 88. līdz 91. gadam. Un viņš jau ir izdevis dažas grāmatas, un tāpēc man tas liekas svarīgi. Plus man arī ir mans politiskais blogs, kurā es lieku dažādas vēstures un politiskās atklāsmes, tāpēc, jā, ir vēl šis tas, bet es tev tieši tur arī sazīmēju. Es redzēju, kā tu, savu domu formulē ar pamatojumu, ar neuzbāzīgu, paskaidrojumu. Tas, manuprāt, ir ļoti aktuāli mūsdienām. Es kādreiz arī par to Twitterī diskutēju, ka cilvēks tur nemāk diskutēt, nosauc otru par muļķi. Tā jau nav diskusija, tā ir emociju spēle, vai ne? Uldis vienmēr māk pateikt to, kas ir pa lietu, un tas ir tas, kas man ļoti ir paticis personīgi, kas man saist, un mūsu vieno arī kopējā tā, tas ir dabiski, jebkuru cilvēku, kas stāv ar kājām pie zemes, viņam ir jābūt pagātnei, vai ne? Tavas pagātnes, tavas Bauskas pagātnei, tavas dzimtas pagātnei, un redzi, tu te pateici par šo stāstu un par šo grāmatu, ko jūs gatavojat, un es gribu teikt, ka tas ir nenovērtējama lieta, jo tā vēsture notiek katru dienu, vai ne, tikai pazūd. Tur ir tā, pirms turpinām varbūt, es gribētu pateikt šo par vēsturi, jo mūsu vēstures zināšanas, tas ir tā kā instrukcija tam, ko darīt. Mēs, kad paņemam, jebkā tehnikas iekārta izņemam ārā, tur ir instrukcija, ko darīt, kā salikt kopā, ja? Un ja mums ir šī instrukcija nepareiza, tad gala rezultāts nebūs pārāk labs. Protams, ka mēs ar laiku varbūt kaut ko izdomāsim, kaut ko tur palabosim, cik sapratīsim, kā mācēsim. Un tas pats ar vēsturi. Ja tavas vēstures zināšanas ir kļūdainas, tu pieņem nepareizes lēmumus, un tev tā valsts, mums katram iedzīvotājam, kur mēs balsojam, mēs atbalstam, mēs darbojamies, un tā valsts īsti varbūt nesanāk tik labi, kā mēs gribētu. Un tad mēs tā domājam, kāpēc tā? Bet lielā mērā tāpēc, ka šī instrukcija, kas ir mūsos pašos, viņa ļoti bieži nav pareiza. Ar robiem, jā. Jā, ar robiem, ar nepareizām idejām. Teiksim tā, piesim, tur jāņem tāds materiāls iekārtā, tu esi paņēmis kaut kā citu, jo tev kaut kas teica, ka tā ir pareizāk. Tāpēc, vēsture kā tāda ir mums visiem pamatā. Jā, vēsture ir tā, kas mums parāda, kas varētu būt nākotnē, ja mēs mākam pareizi to interpolēt, vai ne? Jā. Tieši tā. Tā kā tas ir tas, pie kā mēs esam nonākuši neatkarīgi pie tāda secinājuma, ka jābalstās ir saknēs, bet uz priekšu ir jāskatās.
un Uldis to dara. Un mēs uzreiz pārķersimies tagad, mazliet, tā kā mēs tā, kurzemniekiem ir raksturīgi, viņi pa tām tēmām lēkā, bet mēs neesam sagatavojuši neko, mēs improvizējam, runājam. Viena svarīga lieta, kas kurzemniekiem noteikti ir, kas viņus skar visus īstenībā, ja? Pašvaldības. Kā ir tagad dzīvot pašvaldībā pēc pašvaldību reformu tieši Bauskā? Pa Dienvidu Kurzemi es arī pajautāšu citiem cilvēkiem, bet tagad pastāst, kā ir Bauskā, jo par ko ir stāsts tagad? Kā kurzemnieki Bausku uztver? Viņi jau Bauskā katru dienu nav, viņi jau uz Rīgu nebrauc caur Bausku, ja? Tā kā tas būs interesanti pastāst. Bauskai ir divi momenti, kas noteica to, kā notiks Bauskas attīstība pēc teritoriālās reformas. Pirmais ir tas, kad novadi īpaši negribēja vienoties ar Bausku. Jā, tradicionāli, tas bija arī Dienvidu Kurzemē. Tas ir visur laikam. Mums šeit tas bija ļoti spēcīgi. Un otrs moments ir tas, kad baušķenieki to nesaprata. Bauskas novada vadība bija interesantākais bija moments tieši pirms reformas, kad Bauskas novada vadība varonīgi organizēja procesu. Viņi neko nevienam teikt negribēja, viņiem lika, viņi kārtīgi, centīgi norganizēja procesu. Viņi pastāstīja, kā notiks, kā būs, kā darbosies tālāk, jau tur zīmols izvēlējās un tā tālāk. Bet šajā situācijā, kad apkārt tādi, kas negrib, notika tas, ka domē vairākums bija citiem novadiem, nevis centrālajām. Rezultātā iepriekšējā novada vadība vispār netika pie stūris. Tāpēc bija jauni zīmoli, visas tādas darbības tādas interesantas. Un tas beidzās ar to, kad pēdējās vēlēšanās būtībā visi bija tik ļoti sarīdīti savā starpā ar iepriekšējo novadi. Ja? Jo Bauskai tas viss ir palicis. Mums vēl zina Rundāls apvienība, Iecavas apvienība, Vecumnieku apvienība. Visi iepriekšējās robežās. Un visi viņi nobalsoja par savējiem. Un arī Bauska jau vairāk balsoja par savējiem, jo Bauska saprata, kad mūs apbežo. Jā. Turam kanti. Un rezultātā iepriekšējā novada vadītājs, kas bija no vismazākā novada no Rundāls, viņš mums iekšā netika, jo visi balsoja par savējiem tagad. Visi balsoja par savējiem, jā. Rezultāti ir tāds, ka apmēram pēc 5 gadiem reformas mēs esam vēl aizvien diezgan saskaldīti. Un mēs varbūt novadam, teiksim tā, saglabājās diezgan kvalitatīvi projektu vadītāji un arī šī tāds vadošais aparāts, kurš māk dažādus projektus novest līdz galam. Labāk vai sliktāk, tas cits jautājums, bet māk. Bet tieši ar sabiedrību, kas mācētu darboties, ļoti slikti. Un tā mums ir izveidojies tāds modelis, kad katrs kaktiņš mēģina dzīvot pa savam, tad ir centrālais, kurš mēģina tā kā visus uzrunāt, lai centrālā vadība doma, kur mēģina visus uzrunāt, kad mēs visi esam apvienoti. Dzīvosim draudzīgi, davайте bet tāpat laikā no malas viņi to nejūtīja iedzīvotāji. Un tad mums tāds sabiedriski mēs esam saraustīti, tehniski mēs it kā esam labs novads. Jā, tu ļoti labi formulēji un to tendenci arī, kad ka balso par savējiem, kad neskatās, tas ir cilvēka, kā teikt, it kā dabā. Viņš atbalstīs savējos, viņš varbūt neskatīsies par to, es negribu teikt kvalitāti, tas it kā nav pretrunā, bet viņš nevērtēs, viņš skatīsies par to, tas tā varbūt skaļi teiks, bet tur ir sava fīča, vai ne? Jo viņš skatīsies, lai būtu mūsējais. Redzi, tā kā, te ir tā dilemma, vai ne? Te ir tā dilemma. Un tas principā nozīmē to, ka tāpat kā arī Dienvidu Kurzemē, ka mazākajiem miestiņiem savu pārstāvniecību dabūt principā ir nereāli. Viņiem ir jāiet pa skuju taku, piedod, jo šajā gadījumā tā tas ir, tā globalizācija, tas ceļarūs. Jā, bet saproti, tur ir unikālākais moments, kad Bauskas novads patiesībā gan iepriekšējais vadītājs, gan cik es jūtu arī jaunais, viņi vienalga ir par to, lai arī maziem kaut kas būtu, viņi reāli cīnās par to, lai uz Bārbeli būtu ceļš, ir projekts uz to, lai uz Strelnieku būtu ceļš un tā tālāk. Bet tas, kā viņi nestrādā ar iedzīvotājiem, iedzīvotāji to jau nejūt. Viņš nav informēts, un viņam visu laiku ir sajūta, ka es šeit savā mazajā kaktiņā esmu apbižots. Jā.
Tas var, protams, viens ir kā tu dari, otrs ir kā tu parādi, ko tu dari. Jā. Tas ir neapšaubāmi svarīgs moments, un es te nevēl par to deputātu kvalitāti teicu, jo es jau nešaubos, ka arī tie savējie nav slikti, ka viņš, pat ja viņš ir no Rundāles vai no Bauskas, viņš jau var domāt par visu novadu. Nav jau tā, ka viņš nekad uzreiz cels peldbaseinu Rundālē momentā, tāpēc, vai ne? Tas ir skaidrs, bet principā tad tu ļoti labi formulēji, kad jūs apvienot esat, bet cilvēki jūtas tā mazliet. Kā tev liekas, vai reforma Latvijas mērogā nebūtu jāpārskata? Vai, es nesaku, ka viss, bet nebūtu tādas lietas. Es uzreiz teikšu, es arī kontaktēju ar cilvēkiem, kas ir daudz Latvijā. Vai Sēļiem nevajag savu novadu, vai Suļķiem nevajag savu novadu, vai Kandava. Tu zini, ka Kandava ir pie Zemgales, un viņi ļoti par to mazliet tā, ka tā ir iebērzušies tukumēnā. Varbūt, ka viņus ir pie Kurzemes jāliek atsevišķu novadu. Kā tev liekas, vai teritorija reforma ir pabeigta, ja tās vēl būtu jāatgriežās? Es domāju, ka teritoriālā reforma nav pabeigta, bet šajā gadījumā tas, ko tu uzskaitīji, te laikam tomēr ir precīzi tas, ko Levits pateica Egils, kad ir šīs te vēsturiskās zemes. Tas, kā to projektu īstenoja, tas ir cits jautājums, bet tieši Sēlijas, Suiti un arī citas teritorijas, bieži vien tas ir vēsturiskās zemes, un tur var būt ne tik daudz vajag šo teritoriālo veidojumu, cik viņām varbūt jābūt kultūra vēsturiski noformētam ar atbilstošu atbalstu un vīziju, kā tam ir jāizskatās. Bet tas, ko es par novadiem domāju, mēs arī līdz šim, būtībā, kas tagad notika? Mēs apvienojām. Kas pamainījās? Jā, kas pamainījās? Nekas jau neizmainījās būtiski. Tas, kas ir pamainījās, es pieņemsim ļoti cerēju, kad uzlabosies deputātu sastāvs. Kvalitatīvi. Jā. Žēl, bet ne. Vai skolas neslēdz? Skolas, mums ir tāda interesanta sistēma novadā. Viņi neatzīst, ka skolas visdrīzāk slēgs, bet viņi ir uzrakstījuši, kad ir ieteicama statusa maiņa. Tas ir pāriet no pamatskolas uz sākumskolu, un tāpat laikā visas sākumskolas, kas bija Bauskas novadā, viņas jau beiguši darbu. Jā, Jo tas tā nestrādā. Dabīgi. Bet tur, diemžēl, ir jāatzīst tas, kad lauki izmirst, un tā ir tendence, ar kuru mums nāksies sadzīvot. Un te ir vēl viena problēma. Ir tā ideja, kad, ja mēs laukos sataisīsim ceļus, lauki atdzīvosies. Par ko ir stāsts? Ja būs laukos ceļi un ja būs skolas, tad būs arī jauni cilvēki. Jā, bet realitātei kā tas strādā? Tā kā mums uz Brūnavu nav laba ceļa, tad no Brūnavas pārceļas dzīvot uz Bausku. Bet ja Brūnavā būtu labs ceļš, viņš paliks tur dzīvot, bet viņam tur skolu nevajag. Viņš vienkārši var vieglāk izbraukāt uz skolu pilsētā. Arī iespējams, bet katrā ziņā šīs lietas, tie ceļi un skolas, tās ir divas ļoti saistītas lietas. Un es tomēr domāju, ka tā pamatskola varbūt, ka tur arī der. Bet labi, tur katru vietu jāskatās konkrēti. Es vienkārši tev uzreiz nopanēšu. Mums ir viena skola, kur ir uz problemātikas. Es ļoti ceru, ka viņi neslēgs, es savulaik tur strādāju, bet Misas pamatskola, un viņiem tagad ir beidzot ideāls ceļš. Labs ceļš, asfaltēts ceļš. Beidzot, pēc 50 gadu cīņas viņiem ir asfalts. 50 gadu. Un tagad sāk bērnus vest uz Iecevu un vecumniekiem, jo tagad ir labs ceļš. Neapšaubām skolai arī ir jābūt līmenī. Un kā tev liekas, mēs neesam dabīgi tādu, mēs esam skolu sistēmā strādājis, tu esi bijis skolotājs, es saprotu, 8 gadus. Es esmu bijis pasniedzējs arī mazliet. Tad mēs varam par to runāt. Varam par to runāt. Jā, mums ir kaut kāds zināms mandāts. Kā tev liekas, mēs tādu kādreiz pie augstglāzes prātojam, vai mazās skolas saglabāšana, vai tā, naudas nav skolotāju štatiem, vai nebūtu iespējams to mazo skolu tiem 40 bērniem saglabāt un kvalitāti saglabāt, skolotāju skaitu samazinot, tur, logopēdus atvainojos, piedodiet logopēdi, samazinot metodiķus, bet to visu centralizējot, bet, paņemot tur, 4-5 kvalificētus skolotājus, kā tev liekas, tas nebūtu iespējams? Tad divas lietas. Pirmkārt, nē,
jo lielas skolas aparāts vienmēr efektīvāk darbosies, kaut vai tāpēc, ka viņš pirmkārt piesaistīs skolotājs, kur tikai tur varēs strādāt. Mazajā skolā pilnu slodzi nodrošināt ļoti grūti jebkuram. Un otrs, izdevumi nesamazināsies, ja mēs samazināsim skolas. Tas ir tāda pašapmāns, jo mums vēl aizvien ir piesaistīti izglītības izdevumi pie skolēm. Tas, ka tu no turienes izņemsi ārā 80 skolēnus, kopējos izdevums nesamazinās. Tas kaut cik samazina pašvaldības izdevums uz skolu. Bet, kā lai to pasaka, es savulaik smējos par šito. Vecumnieku pagastā nolikvidēja 2 skolas. Pirms skolu likvidācijas viņi tērēja kaut kur 40% izglītībai, pēc 51%. Jā? Nesamazinājās izdevumi. Tāpēc, kad pieauga tas, ka tev vajag atkal vairāk autobusu. Par ko ir stāsts? Tev vajag jaunas pulciņas atvērt, lai tiem bērniem būtu ko darīt. Tev vajag jaunas piedāvājumus. Tāpēc tā ideoloģija, ka mēs laukus aiztaisīsim, paliks vieglāk, tā nav. Bet tas, kad centralizētā skola spēs piedāvāt labākus iespējas mācīties, tas ir fakts. Bet šeit ir vēl viens trešais arguments. Ir bērni, kas tajā lielajā kombainā nevar mācīties. Un ja tev nav kaut kur tūmā 2 tādas lauku tipa skolas, kur šis bērns var sevi attīstīt, kur viņš var pilnveidoties, tad tu vienkārši reāli nolēmi veselu kaudzi bērnu uz tādu diezgan vāju izglītības līmeni. Tāpēc tas nav tā, kā izglītības ministrija saka, tev tur nav bērnu, tagad vai visi tā esam cieti. Tam ir jābūt tādam sakārtotam, strateģiskam virzienam. Jā, un tā ir tā deputāta atbildība un tā deputāta kvalitāte, lai viņi to izsvērtu. Jā. Diemžēl šobrīd, kā ir deputātiem, to rīku ļoti maz. Viņiem 2 varianti. Vai slēgt to skolu, ja pašiem no pašvaldības budžeta apmaksāt. Pašvaldības budžeti ir ļoti samazinājušies, kopš valdība palielināja neapliekumu ienākumu minimumu. Jo ienākumu nodoklis te nonāk pašvaldībā. Valdībai tas nebija grūti. Viņi var palielināt, viņiem budžets nemainās, mainās pašvaldībā. Es pareiķināju, ka Bauskas nodam kaut kā 12-14 miljonu šogad būtu vairāk, ja tas minimums nebūtu palielināts. Tas, ka valdība nogrūž gan pienākumus, gan arī darbus uz pašvaldību pleciem un finansēm nedod līdz, tā ir vispārēja problēma. To es jau pašvaldībā strādājot, mēs esam izjutuši līdz mielēm, vai ne? Tas ir bet to mēs šodien neatrisināsim, mēs katru reizi konstatējam. Tas ir tagad tādu mazu, kā vienmēr dzīvē, arī tādi kuriozi mazliet ir, Es tagad atkal no kurzemnieku viedokļa. Kurzemnieks, kurš nebrauc caur Bausku katru dienu, viņam ir iespējas par Bausku. Ko viņš par Bausku ir lasījis? Viņš ir lasījis, ka reiz pirms gadiem Baušķinieki ļoti tādu interesantu akciju sarīkoja, ka viņi savu tiltu nosargāja. Ceries, ka tur bija? Es tur biju. Bija, Es biju uz tilta. Un es ar tos vēstures faktus šur braucot tieši vētīdams. Es mašīnā skaļi iesmējos, lai man piedod. Es te piesaukšu 2 meitenes Lindas, lai viņas man piedod, bet un toreiz tos omoniešus, kas atbrauc jūs izkliedēt, uzsūtīja Linda. Jā, nē, tur negluži uzsūtīja, viņa neizdarīja, lai tas tā nebūtu. Labi, bet katrā ziņā iekšlietu ministrs bija Linda. Jā. Viņa bija galvenais. Tad Linda turēja rūpi par Bausku. Es mazliet ar humoru, jā. Un tagad savukārt kāda cita Linda ir tur rūpi par Bausku. Jā, un tam pašam vīram, sievai. Jā, un piedāvām, kur tas vēsturisks humors. Tad sanāk, ka mums zināmais pilsonis ir deleģējis 2 Lindas, lai rūpēties par Bausku. Tātad Bauskā kaut kas ir. Ko es tagad tā smejos, tā varētu būt, vai ne? Tāda. Tas ir vēsturisks humors. Vēsturisks humors, jā. Un zini, kur vēl ir šis vēsturiskais humors? Tas, kad šobrīd Bauskā slimnīca, pateicoties tādai diezgan aktīvai vadītājai, sāk attīstīties. Mums noņēma veselu kādu funkciju, un tagad pamazām bez mazai sāk domāt, varbūt dot atpakaļ. Jo šo to ik pa brīdi mierinājās, mums atkal kaut kāds ķirurgs, labi, viņš neko daudz nedara viņš tur, bet viņš maz kaut ko var darīt, pēc idejas mums viņš ir, un neviens vien. Un vēl ir piedāvājumi, un ir privātie, kas ir nodibinājuši savu kaut kādu šo ārstniecības iestādi tā tālāk.
saprot, tāds no vienas puses mēs tev naudu nedosim, jo tev nekā nav, no otras puses slimnīca savāc 2 miljonus ienākumos un tagad viņi veic lielu remontu un pārtaisās, viņiem būs uzņemšanas telpa moderna tā tālāk. Es nezinu, cik tie lēmumi savulaik ir tādi pamatoti uz šāda fona. Manuprāt, Latvijā ir 2 nozares, kuras ir ļoti dakterējams. Viena ir izglītība, un otra tā ir medicīna, manuprāt. Ja, kur, būsim godīgi, nauda pazūd, brīžiem tu nesaproti, kur. Tur nepietiek ar deputāta kompetenci un ar augstāko izglītību, lai saprastu, kur tā nauda paliek. Jā. Bet mēs tevi neesam bijuši ārsti, mēs tevi esam bijuši pedagogi, tāpēc veselības nozari mēs diemžēl nevarēsim nokomentēt. Nevarēsim īsti, jā. Mēs apmēram saprotam, kāds notiek. Mēs domājam, ka mēs saprotam, jā. Mēs esam bijuši tur iekšā, protams, jā. Nē, visu cieņu ārstiem, protams, jā, bet es redzu to, ka veselības sistēma ļoti buksē īstenībā. Tas ir diezgan traki. Es zinu, kā cilvēkiem, principā viņam ir jāpārdod, es atvainojos, govs, lai kaut ko varētu ārstēties. Savas pieredzes, man diemžēl ir arī Downa sindromu. Es varu pateikt, ka ir nepieciešams atrast pareizo labo dakteru sev, jo ir ārsti, kas tiešām tev aizsūtīs, tu iztērēs milzu naudu un tas vienkārši. Jā, tā kā labi. Tātad mēs par šo mazo humoru pasmējāmies, un vēl par vēl tev man jākomentē, man noteikti kurzemnieki lūgs to peršu komentēt par laimīgu, lai sevi sauc, kas brauc no balvas, kas nepiekaut. Vai tas iet kopā ar to, ka jūs toreiz arī to tiltu tik enerģiski aizstāvējāt? Mēs tur šoreiz nekāvāmies. Es saprotu, jā, tāpēc, kad tā tomēr bija darba diena, tas bija 1. septembris, ja nekļūdos. Vai 31. augusts, laikam 31. augusts, tas bija tieši pirms skolas, un tā bija darba diena, un mums nebija tā, ka mēs tur bijām diezgan daudz arī māmiņas ar ratiņiem un tam līdzīgi. Mēs apzinājāmies, ka pret tiem čaļiem ar steikiem, kas mums nāca tur lejā no kalna, ka mēs tāpat neko neizdarīsim, mēs vienkārši ļāvām. Bez tam, klausies, tik ilgi, cik mēs nostāvējām stilti, mēs pat neticējām. Es tajā dienā piedzīvoju sveškaunu. Tā var teikt to viens vārds. Es to klausījos, es lasīju, es sarku un bālēju mašīnā braucot, tad elpu aizturēja dusmas. Vai tas var būt, ka mūsu Latvijā, mūsu pašu cilvēks, mūsu pašu spēcvienība, un pēc tam, tā, kad tu teici bērnus ar ratiņiem, dabiski tas it kā viss jau ir aizgājis un jau ar putekļiem, bet Nē, toreiz Bauskas novada policijas vadība mūs neizmētāja, saprot, viņi pēc tam par to samaksāja ar amatiem. Lūdzu, cik vienkārši. Pēc loģikas, mēs nezinām arī pa iekšlietām visu, bet pēc loģikas tā būtu jābūt. Sūta vietēji, kas ir tuvāk, vai ne? Un tie pasaka, mums nav benzīna, mums nav laika, vai mums tā, dabiski viņi atsūta citus, un pēc tam slotas lauka, jā, tā kā. Un tas ir tas briesmīgākais, vai mūsu valsts neiet kaut kādā tādā, strupceļā, kaut kādā totalitārismā, tādā demokrātija netransformējas par kaut kādu, es nezinu, par kaut kādu, man patika, uz vienu jaungadu, man liekas, ka Šķēle bija premjeras, vai kas bija tāds kurjos, figurēja, ja, kad laimīgu jauno gadu visiem, un tad sekoja tāda piebilde, ka tiem, kam būs laimīgs saraksts, būs turpināts. Vai nav tā, ka tā demokrātija paliek pa tādu, nezinu, kā tev liekas, deformēta ļoti mums ir, kā tev liekas? Man liekas, ka, ja mēs par šito tēmu runāsim, mēs varam atsevišķi par to norunāt, jo... Tam būs cita tēma, dabīgi. Tas ir sarežģīti šobrīd. Tas, ko mēs varam šobrīd apmēram skaidri iezīmēt, īpaši attiecībā uz lauku reģioniem, ir tas pats, ko mēs runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kad valdība ļoti samazina pašvaldību ienākumus un uzliek papildus funkcijas. Jā, un nemitīgi to dara. Tikko, man liekas, ka Šuvājo kungs iepriecināja visus ar to, ka būs neapliekamais minimums paaugstinās par 40 eiro. Un ka tās sot rūpes par, par tautu, jā. Tiem, kam nav lieli ienākumi. Un es rakstīju savā komentārā, ka būtībā tie nav ceļi pašvaldībās, tie ir sociālie pabalsti mazāki, tas ir noņem brīvpusdienas skolā, jā. Jo, kad tu samazini šo naudu, šo te pašvaldības ienākumu,
kādā veidā tu palīdzi sabiedrībā tajā momentā. Es saprotu, ka cilvēkiem liekas, ka nodokļus vajadzētu mazākus. Es to visu piekrītu, bet ja mēs kaut kam puslīdz vairāk vai mazāk varam izsekot, tad mēs varam izsekot tam, kur paliek pašvaldības nauda. Ja valdībā tur reizēm tie cipari ir miljonos, tad pašvaldībā tu tik lielu naudiņu gluži vējā neizsēst. Ja nu vienīgi tu neesi Rēzeknes mērs, es tā pieļauju. Jā. Tur ar to spājas vēl es neesmu sapratis, kas tur galā notika. Jā, un tāda nianse. Kurzemē ir tāds viedoklis arī pie Alsglāzes un arī publiski teikts, ka tur jau nevajag nekāda izglītība, elementāra salīdzinājuma, ka mums tai pārvaldē strādā stipri par daudz to cilvēku, ka mums tā birokrātija ir uzpūtusies taiskaitā pašvaldībās. Kā tev liekas? Es teikšu, ka nē. Problēma ir cita. Mēs varbūt pat ne tik daudz runājam par birokrātiju, cik par darba efektivitāti. Birokrātija nav lamuvārds, jo bez birokrātijas, kā tu saproti, sistēma nestrādā. Sistēmai ir jābūt, bet jautājums, cik lielā mērā viņai jābūt ir. Jo te ir atkal tas moments, kad mēs runājam, pieņemsim par nodu veidošanos. Tad, kad izveidojas apvienoties Bauskas novads, aizgāja prom ļoti daudz darbinieku. Ļoti daudz. Un pašā sākumā pašvaldībai likās, ka viss būs labi. Paši aizgāja vai viņus, teiksim, Dažādi. Dažādi, jā. Bet principā, tu gribi teikt tā, kā cilvēku skaits samazinājās. Jā, Stipri samazinājās. Samazinājās, jā? Jā. Labi. Bet reāli man ir aizdomas, ka jau ir vairāk nekā iepriekš, jo regulāri izrādījās, ka nav cilvēku. Piesim, projektu vadības jomā zudums bija diezgan iespaidīgs. Jo no vecumniekiem abas aizgāja prom. Viena tagad ir vecumnieku apvienības vadītāja, otra vispār aizgāja prom. Iecels laikam viens speciāls palika. No Rundāles viņa arī aizgāja uz citu nodaļu, ja, un projektu vadītājs jau šobrīd pašvaldībā ir top cilvēks. Tas ir reālais darba darītājs. Tas kurš visu bīdu un dara. To darbu nevar neredzēt, teiksim tā. Jā. Un automāti šajā situācijā gribi, negribi, tev atkal jāņem viņi ir. Un ne tikai tur jaunatnes nodaļa nācās ņemt, ar to vēl aizvien mokās, jo viņi tā arī, viņiem uzreiz teica, ka tā struktūra ir nepareizi uztaisīta, bet ne, viss bija pareizi, un tagad atkal viss sākas no gala. Tā kā, saproti, tā ideja par to, ka viņi ir ļoti daudz, praktiski visiem ir pamatā, kāpēc viņš tur ir. Jautājums ir, kā viņš tur strādā. Bet tas iet kopā ar to daudzumu, bet labi. Nē. Saproti, tu arī būt amatā un neko nedarīt. Jā, protams. Un saņemt algu un tā tālāk. Jā, protams. Bet tu arī būt amatā un ļoti daudz izdarīt, iedzīvotāju labā un tā tālāk. Bet amats visdrīzāk tev būs, jo viņš ir vajadzīgs. Cita lieta, ka tu nedari tur to, ko vajag, un tas agrāk vai vēlāk atspēlējas, un tas diezgan bieži ir redzams, un par to ir uzrakstīt arī avīzē vai vēl kaut kur. Bet tas, ka viņu tur vajag, tas ir nepieciešams. Bet ir virkne strādnieku, par kuriem man nav īsti skaidrs. Tie ir dažādi saimnieki ēkās, un tad kaut kādi meistari tam līdzīgi. Es nezinu, kāds ir viņu darba piepildījums, jā? Bet atliek cerēt, ka viņi tur ir savā vietā. Jā, tagad vēl tāds jautājums arī par pašvaldībām. Es nezinu, vai tu tur esi iedziļinājies vai ne, bet tu pats vainīgs, tu sāki par pārvaldniekiem runāt. Jā, protams. Mēs šodien par to arī runājam. Kā tev liekas, pārvaldnieku institūcija, viņai nav, manuprāt, pārvaldnieki ir, saki, kā tu jūties, es pēc tam savu viedokli teikšu. Te ir atkal tas, ar ko mēs sākām patiesībā. Es atkal aizmirsu, kas es esmu, viena lieta. Es vienu, otru, trešo teicu. Es esmu arī Bauskas iedzīvotāju konsultatīvās padomes loceklis. Redz, vēl. Jā. Un te par tiem pārvaldniekiem runājot, ir tāda lieta, ka šobrīd novads nonācis pie tādas instances situācijas, par kur mēs arī runājām. Pašvaldības vadītājiem, es pieļauju, ir apnicis, kad par visu nāk pie viņa. Bet situācija novest līdz tam, ka tas pārvaldnieks pats neko īpaši pieņemt un pateikt nevar. Jā? Viņš īstenībā ir pasnieks, vai ne? Jā, un tas nav normāli, jo mēs arī par to man ir bijušas diskusijas ar vairākiem cilvēkiem par to, kā ir jāizskatās novadu vadībā, un es saku, ka priekšsēdētājiem nav jābūt kolhozu vadītājiem, kurš visu kontrolē. Priekšsēdētājiem jābūt tam, kurš izveido normālu vertikāli, kas strādā. Jā, tieši tā, kas strādā, jā. Lai nav tā, ka es eju pie viņa, lai ir tā, ka es aizēju uz pagastu nodaļu, jo
tur viena no iedzīvotāju konsultatīvo padomes vienā sapulcē saka, es aizsūtu vēstuli, nekas nenotiek. Es prasu, ka pēc tam viņš saka, es aizsūtīju vēstuli tālāk. Ja tam tā nav jāstrādā, pat ja tu aizsūtīji tālāk, tev jāsnim atbild, tev pēc tam jāiet tur, ja? Bet šobrīd ir tā, ka viņš aizsūta tālāk, un tad no augšas kāds nāk pie tā iedzīvotāja, un viņam saka, būs tā un šitā. Nu, tāpēc Kurzemē, teiksim, tā, arī tā pasmaida, ka principā pārvaldnieki ir pastnieki, ja, kas uzklausa iedzīvotāju vēlmes un pazvana vai padod tās tālāk uz centru. Ja, un pēc tam ziņot, ka piedod tavs, vai kā tur noraidīts vai apstiprināts. Un tāpēc mēs, un konkrēti arī es teicu šajā sapulcē, kad novadam ir jāsakārto šī vertikāli. Labi, sakārtot ir feins vārds, precīzāk. Tev ir ideja, kā to izdarīt? Atbildību palielināt viņiem pienākumus, citādi noteikti kādā veidā. Budžetu, teiksim, iedalīt speciāli. Kā tu redzi kādu? Viens no variantiem ir tas, kad varbūt viņam var būt šis budžets, bet šajā situācijā, labi, mēģināšu, kā parasti lielāka tēma, kur man uzreiz gribās tomēr vairāk sakārtot. Pirmais moments. Tas, ko rosināja sapulcē, ir kaut kādu finansējumu, kas ir konkrēti šeit pagastam atvēlēts un ko var darīt pagastā. Bet realitātē tas ir diezgan sarežģīti, tāpēc tas nestrādā. Un tas, ko vajadzētu, apmēram vajadzētu dot iespēju pagasta nodaļas vadītājiem savākt šos viedokļus un doties pēc tam augstāk un teikt, mums ir tas un šitas, mums novadā budžetā vajadzētu šobrīd prasīt to un to. Tad šo visu savāc pagasta, piecam apvienības vadītājs kaut kāds, ja? Viņam atkal ir savs redzējums, un tad viņš iet tālāk jau. Un lai nav tā, kad, lūk, ja pagastam ir pateikt, ka būs šitā, un pagasts pasaka šitā, un pēc tam aiziet uz novadvadību, un novadvadību saka citādāk. Ir jābūt tā, lai to kontrolētas pagasta nodaļas vadītājs. Ja tu pie viņa aizgāji, tu pie viņa ierosināji, pēc tam uzliekam tur soliņu. Viņš aiziet uz, un saka, mums aiziet tur soliņu. Viņam saka, nauda būs tad un tad. Tad mēs varētu izdarīt. Viņš aiziet un saka, labi, tad būs tādā veidā. Jebkurā gadījumā mums pēcim atnāk Bauskas pilsētas nodaļas vadītājs. Viņam šoreiz bija pilnīgi skaidri un gaiši sauc tas un tas. Ja? Viņš uz to un to var atbildēt. Ja viņš uz kaut ko nevar atbildēt, loģiski būtu, ka viņš pēc tam paprasta augstāk un pēc tam atnāk un pasaka mums. Tas būtu loģiski tikai, jā. Jā. Un nevis tā, kad es eju pie priekšsēdētāja un viņš man pasaka, un tad es eju pie pagastu nodaļas vadītāja, saka, man priekšsēdētājs teica, davai dari šitā. Tas nav labais variants. Bet man nav īsti skaidrs, kāpēc pašvaldības netiek galā ar šo. It kā šeit nevajag iejaukties no valdības. Šeit pašvaldība var pati savu struktūru formēt. Kāpēc tas tā ir aizgājis? Un tas ir arī Kurzemē tādā pašā veidā, kad tie pārvaldnieki ir padarīti par tā, kā es jau teicu, par pasniekiem. Ja? Pirmais moments, tas, ko es saku, ir mums pamatā daudz novadu vadītāji, tādi kolhozas priekšsēdētāji. Viņi grib kontrolēt visu. Es sapratu, tu teici, jā. Viņi grib kontrolēt visu. Un tāpēc, kas notiek šajā situācijā, kad grib kontrolēt visu? Tas, kurš apakšā, viņš saprot, ka viņš jau neko nedarīt. Jā, es saprotu. Augšā pat atnāk un pateiks, ko tu darīt. Es saprotu, bet tā īsti, vai tas tiešām ir tik visas Latvijas mērogā tā, ka visur ir pie varas kolhozas priekšnieki? Visur nav. Tāpat Liepā, es domāju, ka nav. Vēl Valmiera, es domāju, ka mēs varam runāt arī par Smilteni un Valku. Tas, ko es redzēju, man neradās tāda sajūta, ka tur ir tāda pati sistēma. Mēs braukšu arī uz Valku. Kādreiz par šo tēmu parunāt. Vienkārši mums ir tā gadās pagaidām, ka tas tā ir sanācis, vai ne? Tā kā. Diemžēl Zemgalē, jā. Es teikšu, kā ir iepriekšējo kolhozu tādi, ja arī organizāciju vadītāji bija pietiekami spēcīgi un ļoti daudz pārņēma Zemgalē. Un šis vadības stils saglabājās. Bet šeit primārais ir, sauksim to par komunikācijas piramīdu. Lai ir tā, kad apakš iet uz augšu kaut kā sadarbojas, ja? Un nevis tā, ka man visu laiku jāiet prasīt pie pašas augšas no visas malas. Lai tā, ka es nodod savu ziņu apakšā un lai viņi nostrādā pati administrācijas iekšpusē šī sistēma un atnāk atpakaļ.
Nevis, kad man tagad jāiet un kā iedzīvotājiem jāprasa, jūs man tur iedodiet tādu prioritāti. Jā, nu tas ir tāds jautājums, kas man īsti liekas, ka tas ir risināms pašiem uz vietas, bet, diemžēl, buksē daudzās vietās. No acīm redzot, deputātiem ir pie tā jāpieskarās nopietni. Vēl viena lieta, ko es uzreiz prasīju, tad, kad parādījās novads, es teicu, iedodiet cilvēkiem internetā redzamu plānu, ko un kad jūs taisties taisīt. Kaut vai, ja jums ir plāns, ka 529. gadā tur un tur varētu būt ceļš, nu tā arī ieraksties. Jā, varbūt jums tas datums nobīdīsies, vai vēl kaut kas, bet tad cilvēks zinās, ka tur plānā tas ir, un viņš kaut ko var par to plānot. Citādi pagaidām ir tā, ka viņi paši saka, mums ļoti bieži prasa, bet kāpēc jums prasa? Tāpēc, ka jūs to neesat ierakstījuši. Mums bija tikšanās ar Bauskas pilsētas nodaļas vadītāju, un mēs sakām, mums tad cilvēki prasa šito. Viņš saka, jā, mēs tur tūlīt sāksim darbu. Bet jūs jau to nevienam nesat pateikuši, ka jūs tur sāksiet darbu. Un īstenībā te ir tā, manuprāt, tā lielāku pašvaldību problēma, kad kāds var pazust tulkojumā vienkārši, ja, ka kāds kaut ko, kaut kas nenostrādā, neieliek, un tu pats zini, kā ir, ja plānā nav ielikts, tā, protams, ir liela kļūda, bet mazākās pašvaldībās tas ir mazāk es šajā gadījumā domāju, saprotu, ir tāda lieta kā novads strateģiskais plāns, kur pēc idejas viss ir iekšā, un viņš ir papildināms. Bet viņš ir papildināms un precizējams. Mājas lapā vienkārši kaut kāds plāns, kurā tu liec iekšā vai vēl kaut ko, tu kaut ko neieliks, labi, tev atgādinās, tu viņu ieliks. Jā, protams, bet tādam, kur cilvēks var vienkārši atnākt un apstīties, tur ir 500 sadaļa Runāvas pagasts, tad ir plānots tas, tad ir tas, tad ir tas. Tad ir tas, jā. Un miers. Un nav tev 10 reizes jāiet un jāprasa. Pieņemsim Mežotnes pagasts strēlnieku iedzīvotāji katru reizi, kad nāk un prasa, kas būs ar mūsu ceļu. Katru reizi Bauskas novads priekšsēdētājs stāsta. Mēs esam sarunājuši, ka 527. neesmu droši, bet varbūt 27. cik es atceros, 27. gadā valsts izdarīs savus darbus, mēs pēc tam pārņemsim un uzliksim dubulto virsmas klājumu. Ja? Praktiski katru reizi, kad es kaut kādā sabultē, katru reizi šo te runā no jauna. Tā vietā, ka tas varēja būt kaut kur internetā, plānā, to aptver, ierauga Mežotnes pagastā, tad ir plānots tāds un tāds. Jā, bet cilvēks var arī saprast. Tā kā tu teici, ja viņam atbildi nav, viņš vēl reiz gribas dzirdēt, un tu zini, kā pēc tam mēdz būt. Sevišķi, ja tas nekur nav rakstīts, ja priekšnieks to apsola, nāks cits priekšnieks, viņš apsolis ko citu, tas labi. Tagad skaties, tagad ir tas, par ko mēs sākumā runājām. Kā viņš jūtās, tas mazais iedzīvotājs? Viņš jūtās pamests. Viņš jūtās, ka viņam ir jāiet katru reizi pie priekšnieka. Viņam te ir kaut kāds savējs, bet viņš par mani nerūpējas. Jā, tev taisnība. Tas pārvaldnieks tur kaut kur nozibga stūri, bet viņš jau viņam pat pakaļ neskrien, jo jēga tāpat nekāda. Tieši tā. Jā, tā kā tāda problēma ir. Tieši tas problēma. Tā komunikācijas piramīda, ja viņi nestrādā, tad tev rodas sajūta, ka tu esi pamests, ka tev ir jāiet pie paša priekšnieka un katru reizi par sevi jācīnās. Un tieši tā, un jācīnās, jo īstenībā, kara, paldies Dievam, nav. Ir jāstrādā, nevis jācīnās. Jā. Vai ne? Tā ir tāda tēma, par starptautisko situāciju. Nezinu, mēs viņu aiztiksim šodien. Šodien neaiztiekam. Demokrātija, starptautiskā situācija. Lielajā politikā neiesim. Šodien neiesim, iesim citu dienu. Jā, teiksim. Labi, pastāst varbūt kaut ko tādu, kas tavuprāt Bauskā ir unikāls, ko kurzemnieki nav ievērojuši. Es pieļauju, ka es noteikti kaut ko nezinu. Es šodien pīli apskatīju vēlreiz un iespējas atsvaidzināju, bet noteikti kaut kas tāds vēl, ko... Jo, es atvainojos, kas man patīk Latviju braucot, ka tā katra vieta, viņa atrod to savu nišu, tā kā Bauskā tas country festivāls, es tagad gribu teikt, un viss, kā tu redzi, kur ir Bauskai tās stiprās puses, ko viņi varētu piedāvāt cilvēkiem kā tādu? Bauskai stiprā puse noteikti ir Bauskas pilskalna estrāde un arī Iecavas estrādes. Abas divas ir iespaidīgas, Bauskas lielāka, Iecavas mazāka. Bauskā gan country festivāls nākamgad nebūs. Un arī Dumens un Lebes nebūs, jo Bauskas novads taisīs lielu projektu, tur pa 2 miljonu laikam, vai cik tur var kļūdīties, varbūt 1,2 miljonu. Pārbūvēs ne pašu estrādi, bet parku. Un arī pilī piekļuvušo teritoriju un tā tālāk. Tur tas darbs ies gadu un vēl nākamā gada pavasarī
Bet no tādiem objektiem Bauska ik pa brīdim mēģina atdzīvināt kaut ko no salīdzinoši 200-100 gadu vecas pagātnes. Jā. Ausekles sēta Bārbelē ir iespaidīgs turisma objekts, kur ir, ja es pareizi saprotu, varētu būt, kad viņu vēl aizvien apsaimnieko tas pats bijušo īpašnieku pēctecis. Mārtiņš Mediņš ir gan Bauskas nodomas deputāts, gan arī Ausekles sētas īpašnieks, un tur ir savākta iespaidīga lauksaimniecības instrumentu tāda kolekcija. Un 2 reizes gadā viņi rīko sējas un ražas svētkus, kurus ir vērts apmeklēt, tur daudz interesantu lietu notiek. Jā, es kā biju dzirdējis, bet tagad, kad tu tā vēl pastāsti, tas ir tā vērts. Jo dabiski estrādē ir būts un it kā tas ir tie. Tas no tādiem lielākiem objektiem. Bauskai patiesībā turisma mājaslapā var atrast arī daudz mazākus un interesantus tādus, kur pavadīt laiku mazākām cilvēku grupām. Jā, un tas ir tas, kas man patīk Latvijā, ka tā Latvija tiešām sakopjās un paliek vien smukāka, un šeit tas vārds sakārtot nav lamu vārds, tas tiešām ir pozitīvā nozīmē, jo parasti mums viņš uzņems sermuļus, ka tikko kaut ko sakārtos, jā. Šeit tas viss ir pareizi strādā un ļoti labi strādā, bet kā tas ir, piemēram, Kurzemē, tā kā mēs runājam, labi, tur sakārtos, bet cilvēki tad ir prom, nav to cilvēku, vai cilvēku piesaisti kaut kā Bauska domā, kā tev liekas viņi, vai to, kā tos cilvēkus tai Bauskai piesaistīt, ir kaut kādi plāni, kā tev liekas, vai? Pašlaik mēģina celt daudz dzīvokļu namus, un Bauskai pašai kā tāda. Pašvaldība, jā, es gribu. Tur ir atbalsts no valsts. Tā ir privātais, bet ar noteikumiem, bet diezgan ar valsts. Nikniem noteikumiem patiesībā, bet jā. Bauskai ir industriālā parka teritorija, bet mums ir grūti piesaistīt lielu uzņēmēju, jo iedzīvotājs skaits ir tik, cik ir. Ja atnāk liels uzņēmējs, viņam darba spēks būtībā kaut kur jāatved šurp. Jā, tā sanāk. Dzīvokļu platības Bauskai ļoti maz. It kā tagad, ceļš dod daudz cilvēku māju, viņai 60 dzīvokļi, 30 tur jau ir pieteikti. Plus vēl cenšās, bet Bauskā, kā to saka, tas ir, saproti, uzreiz vienā rāvienā tev ir 60 dzīvokļi, tur pamazām viņi piepildās. Ja? Bet tā citādi cilvēki saka, kā kaut kur dzīvoklis atbrīvojas, tā uzreiz kā 10 zvanu un prasa. Bet kopumā, kā novads pašlaik piesaist diezgan vāji, jo tev ir kaut kā tomēr jāparāda, ar ko tava pilsēta izceļas Latvijas mērogā. Būsim godīgi, Latvijā šobrīd konkurence ir diezgan spēcīga. Jā, bet tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Jā, bet salīdzinot ar Vidzemi, mēs šobrīd zemgali zaudējam. Jā, tu esi kritisks, bet tev ir liela taisnība. Bet manuprāt, šajā gadījumā tiešām veselīga konkurence ir ļoti laba lieta, jo katra pilsēta uztausta savu nišu, savu mazo specifiku, un tas ir tik skaisti, ka viņi un te, manuprāt, ir tas, ko mēs kādreiz sakām, ka mainās valdība un atkal tas pazūd, bet tā pēctecība nepazūd. Viņi tomēr šo ceļu es redzu pilsētas iet, vai ne? Tur var dažkārt smieties, ka viena otra pilsēta nomaina savu simbolu, kad mainās priekšnieks, tur nomaina to savu mīļāko dzīvnieku vai kaut ko. Bet pa lielam tas kurs saglabājas, vai ne? Bet mums ir tieši tā problēma, ko tu teici. Mums pašlaik nav savas nišas. Mēs nepiedāvājam īsti savu nišu, lai cilvēki šeit pārceltos dzīvot. No kaut kurien. Jā, dabiski, ka country festivāla dēļ jau vien nepārcelsies dzīvot. Jā, tas ir turisms, lauksaimniecība, bet tas nav tas, kas piesaistītu lielu. Jā. Tas var piesaistīt cilvēkus uz to brīdi, vai ne? Un kaut kādas publicitāti, pat lielu, teiksim, taisīt, jā. Jo, ja mēs salīdzinām, es saku, labākie piemēri šobrīd Latvijā ir Valmiera un Liepāja, kas nepārtraukti stāsta, ka viņi atver jauns uzņēmumus, viņi taisa jaunas mājas, pie viņiem var braukt dzīvot. Jā, Liepāja noteikti tagad ir, tas ir redzams, jā, tas ir, jā. Tāpēc tas tāds moments, kas būtībā parāda apmēram to ceļu, kā to varētu darīt, bet cik kurš to māk, tas ir cits stāsts.
dabīgi. Un te ir tā svarīga tā attieksme pret ražošanu, jo mums jau Latvijā, es te nerunāju par Bausku, es runāju par tādu vispārējo ideoloģiju. Mums tā centrāla ideoloģija jau spiež nost to, kad nevajag ražot, es atvainojos, mēs nonākam pie komunismu pārdalīt, ja? Bet varbūt es nebiju domājis tik strikti, ja? Bet, teiksim, pārspīlētu vides prasību dēļ, pārspīlētu certifikātu visādu dēļ. Es tev piekrītu, bet tā noteikti nav Zemgale. Nē, tas nav Zemgale. Tas nav Zemgale, tas ir visu Latvijā vaina. Jā. Tā ir visu Latvijas vaina, protams, jā. Tas šeit Zemgale noteikti nav. Mums šeit nav īsti tās pārdalīšanas ideja. Mēs, strādājam, ražojam, darbojamies laukos. Jā, skaisti. Mums Bauskā, pieņemsim, šobrīd arī daudz cilvēki nesaprot, kāpēc vajag plānu un apmēram pastāstīt. Mums taisa Pilskalna ielas pagarinājumu. Taisa tukšā laukā, cilvēki nesaprot, kāpēc tukšā laukā. Dabiski, ka viņi nesaprot, viņiem vajag pastāstīt. Tieši tā, saka, kas es esmu apmēram redzējis to schēmu, tur ir plānoti privāti īpašumi, tur ir plānoti veikali, varbūt kā daudz dzīvokļu ēka, ja? Būtībā novads cer, ka nāks iekšā investors, un es uzskatu, ka tas ir vienīgais pareizais veids, kurš taisīs privātu mājas, kurš taisīs, viņiem vienkārši jāiedod vietu, kur. Jā, un jānot tās līnijas, tos robežas, un arī zinām infrastruktūra, te ir kanalizācija, te būs ūdensvads, te var elektrību, un man ļoti patīk šajā gadījumā, ka tu saki, tas piemērs, Jelgavas piemērs, atceros savu, daudz draugu Jelgavu, kā jau visur ir, ja, un viņi paši jelgavnieki man teica, viņi saka, Rāviņš, tajā laikā vadītājs, uzcēra uz tiltu uz nekurieni, uz to pasta salu. Bet es, pat cik es... Rezultāts fans. Jā, pat cik es biju Jelgavas domas meitenēm tur pasēdējis pie tiem plāniem, es zināju. Es teicu, vecīt, bet tur taču ir domāts tas un tas. Un tas ir tas, ko tu pareizi teici, viņi nebija par to dzirdējuši. Un man patīk arī, teiksim, kā Jelgavā šajā gadījumā arī to brīvdabas saucamo estrādi sākumā uztaisīja kā brīvdabas, ja? Un skaties, es jau zināju, ka tur paredzēts jumts. Un ir tas jumts, paiet cik tur 4 vai cik gadi pagāja, vai cik, bet viņš ir tas jumts, vai ne? Un mums Bauskā viens uzņēmējs pirms 10 gadiem teica, ka, ja mēs gribam Bauskas estrādēt, taisīt kaut ko iespaidīgu, mums vajag jumtu. Jumtu uztaisiet jūs. Jūs, bet Jelgava. Jā. Kā kurš izmanto iespēju? Un te tas stāsts atkal, un pa tādām, saliktām, te tā projektu, tāds menedžēšana, ja, kurā brīdī uz kur uzspiest, vai ne? Un te ir vēl viena lieta, mēs jau sākam runāt par projektu vadītājiem. Ir ļoti svarīgi, lai pašvaldības tajā pamatstruktūrā būtu iekšā kāds vismaz 1 vai 2 fantastiski ideja autori. Ļoti bieži slavē pašvaldības, kur mēs domājam, tas vadītājs kaut kāds dīvains, bet viņiem ir tāda panākuma, viņiem ir tāds ēks un tā tālāk. Ja pašvaldības vadītājs spēj šādu personu sev ielikt un noturēt, jā, tā kā saka tas, kurš spēj saskatīt šo ideju uz priekšu, uztaisīt tiltu un attīstīt to salu, jā, tad tas viss strādā. Bet ja pašvaldības vadītājs nav spējīgs tādu personu ielikt pašvaldībām tā tālāk, tad tā attīstība bremzējas. Ļoti loģiski, bet atkal jāsaka, bumba pašu vārtos, pašu valdību, pašu liekam, pašu darām. Jā. Pašvaldības vadītāja pirmā un galvenā atbildība atrast šādu cilvēku, viņiem sadarboties. Un te mēs nonākam atkal pie politikas, jo politika jau visur, bet piemēram politikas, ka tā īstenībā ir vēlētāju izvēle, ievēlēt tādus deputātus, kurš savukārt ievēlēs tādu vadītāju, kurš to laukumu redzēs, mācēs sadalīt. Atceramies, Bauskas nobalsoja par savējiem. Jā, tāpēc es apzināti sev šo dilemmu, ja? Bet es rēķinu to, ka ja mēs cilvēkiem aicināsim domāt, viņus neapvainojot, ja? Bet parādot, kā tas izskatās no malas, jo ir taisnība, ka es neredzu savu cauro zobu, ja? Kad es runāju, tev jāpasaka, vecīt, tev tur, bikšu priekša vaļā, ja? Tā tas ir. Tātad šajā gadījumā cilvēkiem ir korekti jāpasaka, ka tas, ko mēs ievēlam, gan saimā, gan pašvaldībā, tā ir mūsu atbildība, un tas ir mūsu kredīts uzticība, bet viņam jānāk apakaļ. Un ja tu, teiksim, vēlēsi tā šauri tendēti, skatoties tikai, ka
tas galvenais princips, kad ir manējais, nav svarīgi, ka bišķiņi es atvainojos, nekā personīgi, ja? Bet tas nebūs tas labākais, jo ja tas deputāts būs kvalitatīvs, viņš, tā kā tu teici, viņš neapbižos ne eleju, ne rundālu, viņš mācīs sabalansēt, vai ne? Bet, es domāju, par to mēs parunāsim kaut kad runāsim par politiku, jā. Jā, mēs esam ieskicējuši ļoti daudz tēmas. Bet es varu tādu īstu piemēru. Mēs šobrīd esam Bauskas kopienas centrā Pasta 5. Pastāst, jā, par to vēl mazliet. Kur ir apvienotas dažādas biedrības. Un tas, ko es gribu tieši ar šo idejisko parādīt, mums šeit ir viens cilvēks, kurš nosaka to, kas šeit kāds atradīsies. Te nav tā, ka es varu jebkuru mantu lietu atnest, nolikt. Ir cilvēks, kuram jāpaprasa. Ir mums Laurikets, kurš redz to sistēmu, kurā stūrī kas būs. Tā mākslinieckā uztvere un tā tam līdzīgi. Un Laura ir autors 2 fantastiskiem Bauskas projektiem. Pirmais ir tās rozes Rīgas ielā, un otrs ir tikko, ja es pareizi sapratu, 29 kaķīši ir pie sienām Bauskā. Es izbraukšu, paskatīšos, es vēl tikai... Viņi ir jāizsteigā, tu tā īsti braucot nemanīs, viņi tādi, apmēram šitādi. Es, protams, pastaigāšu, es izbraucu pilī biju, bet vairāk nekur nebiju. Un ir cilvēki, kam ir šis fantastiskais tāds ideju lidojums, un tev viņš jāatbalsta. Vai pašvaldībā, vai kā privātajām, vai balsojot vēlēšanās, ja tu redzi, ka viņš var radīt, ka viņš var attīstīt, tev viņš ir jāatbalsta. Dzīves piemērs, bet šādi, atkal, visām pašvaldībām nebūs kaķīši un nevajag, bet ir pareizi atrast īsto vietu, īsto pielietojumu, vai ne? Un te ir atkal, te ir jābūt tam vietējām, vai ne? Te ir jābūt tam vietējām, bet ar plašu skatu, vai ne? Ar plašu skatu. Tā kā jā, un manuprāt, šādi cilvēki, manuprāt, viņi ir visās vietās, tikai viņus, manuprāt, dažkārt vadības nobīda balā varbūt, jo, nevajag lieku iniciatīvu, tā birokrātija atkal, es par to runāju. Te ir atkal jautājums, vai pašvaldība ir laicīgi spējīga pamanīt, atbalstīt un attīstīt šo cilvēku? Jā, protams, vai gluži otrādi, vai varbūt viņa mazliet baidās no viņa, jo viņš tur pateiks, man vajag 29 kaķīši, man vajag naudu, man būs jāstrādā, man būs jādomā, kur naudu ņemt, man būs tur kaut kāds koks jānozāģē, man būs 4 jāiestāda. Man vienkāršāk pateikt, man naudas nav, plānosim, tā es tā cīniski ļoti, Nē, man tādi 2 piemēri sportā ir. Jā. Mums ir daudzcīnieks Reinis Krēgers ar izglītību ārzemēs, kurš ir ļoti labiem rezultātiem. Viņš ir ļoti labs treneris. Viņš Amerikā 4 gadus nodzīvojis, un viņam ir grāmatas. Viņš strādā Valmierā. Mums ir soļotājs Revos Algriezis, ļoti labs treneris. Tikko bija soļošanā pasaules čempionātā. Viens no 4 Latvijas sportistiem, kas tika pasaules čempionāta vieglatlētikā. Viņš strādā Rīgā. Tas moments, kad laicīgi viņu nepamata, laicīgi viņu neuzrunā, tu laicīgi viņu neatbalsti, un tu viņu pazaudē, tu pazaudē fantastisku personību. Nē, mums no Talsiem ir Airis Maķevits, kurš uztrenējis ļoti daudzus fantastiskus sportistus, bet ja tu nepamani laicīgi savējo un nevar viņu atbalstīt, tu viņu pazaudē. Jo viņam agri vai vēl tas ir loģiski, ka cilvēks aiziet, kur viņas idejas realizējas. Tas ir gluži loģiski, jā. Un mums ļoti daudz, diemžēl, pēdējā laikā aiziet Bauskas novadā. Tieši speciāli. Tā ir tāda slikta indikācija. Tā ir ļoti slikta bīstama indikācija, jā. Piemēram, mums ir... Es nesaukšu biedrību vārdām tam līdzīgi, bet vadītājs pateica, ka viņš ir pašvaldībā vairs nekad nestrādās. Tas arī ir. Pat cik es esmu strādājis gan pašvaldībā, gan arī pats naudu pelnījis ar savām rokām. Jā, es esmu visus tos, te neapšaubāmi tās, tās ir 2 ļoti dažādas lietas tomēr. Jā, tur ir nianses, bet ko es gribu teikt ar to? Cilvēks ir godprātīgs, ja viņš ir ar skaidru skatu, tad viņš strādās arī abās vietās kvalitatīvi.
efektīvi, vai ne? Viņš nepaļaus uz to, ka, ja man priekšnieks nepārbauda, tad es nestrādāšu. Tā kā, Es piekrītu, bet vienmēr šis galvenais pamats - pašvaldības vadība. Jā, pašvaldības vadība ir primārais. Zivs pūst no galvas, bet šajā gadījumā nekā personīgi dabīgi. Un tu pareizi teici, tā ir pašvaldības atbildība uztaisīt šo struktūru, jo nebūs pareizi, ka priekšnieks brauks uz katru ugunsgrēku, ja viņam tur tiešām pat nav jābūt. Viņš nebrauks uz katru, arī uz katru sapulci viņš nebrauks, ja? Bet viņam ir jāzina, jāpatur lietas, ir jābūt cilvēkiem, kas teiksim, aizbrauc uz skolu, aizbrauc tur, izdara to. Viņam tas jāsaka, atbildība jāsaka. Redziet, te atkal ir tāds momentiņš par to pašu birokrātijas, kā mums tagad novadā ir 2 vietnieki. Nevis viens priekšsēdētāja vietnieks. Un pašreizējais Bauskas nodomas priekšsēdētājs tā arī pateica, ka es gribu 2 vietniekus, jo es negribu nostrādāties tik tālu, ka es nonākšu slimnīcā. Protams, kad darīt ir to. Protams, ir politiskā vienošanās apakšā. Jā, protams, jā. Bet šoreiz viņam ir jāpiekrīt. Un es domāju, ka šajā gadījumā te stāsts, te par politiku, bet ļoti minimāli. Kas ir svarīgi? Uz priekšu tas mehānisms iet tad, ja ir vilkme, ja ir opozīcija, kas kož kājā, tikko tu kaut ko dari, vai ne, nemitīgi, kaut kā destruktīvi, tu tāpat neko neizdarīsi. Tad priekšniekam ir jāsaliedē šis kolektīvs un iespējams arī šādā veidā, bet tā jau nav plika piekukuļošana, tā ir atbildības sadalīšana. Ja tie vietnieki ir normāli vietnieki, nevis erzats vietnieki, tad viņiem ir atbilstoši pienākumi, atbilstoši atbildības sadale, un es nešaubos, ka viņi pirmdienās vai ceturtdienās vai kad sanāk kopā un saliek savus atbildi, tas to, labi, tad pa priekš to. Tad šajā gadījumā, bet tā ir kaut tā priekšnieka spēja vai atbildība radīt to mehānismu. Un tas ir tas viņa primārais mehānisms, tie vietnieki, ja? Un viņš iet tālāk. Tā kā šeit es lielu problēmu nesaskatu. Jā, tas ir politisks, kā teikt, uzstādījums. Tā kā Rīgā vajadzēja veselu kaut, jo partijas ir daudz. Jā, bet ja tas mehānisms strādā, tad viss ir kārtībā. Galvenais ir darba kvalitāte. Tieši es tev to iepriekš teicu. Birokrātija ir viens, galvenais, lai viņš tur strādātu. Galvenais ir, lai viņam ir darba rezultāts. Jā, bet jautājumā par to, ka tie štati, es domāju, ka viņi ir jāpārskata, ka tur ir ļoti daudz, bet tas nav viegli. Tas audits, ja, un atkal tur paļauties uz kaut ko, labi, neiesim pie tā. Te ir interesants atkal humors. Mēs zinām, ka idejas pamatā bija Juris Pūce. Ja? Jā. Bet viņam sekoja Artūrs Toms Plešs, kurš ik pa brīdim stāstīja, ka novadu šis birokrātiskais aparāts ir milzīgs un kā tikai ne, un ka vajag viņu samazināt. Un tad mēs atveram tā laika vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapu, un viņiem tur ir aparāts, elementāra ārzemju pieredze, kas rāda, ka mums te pārvaldē ir nodarbināti cilvēki vairāk nekā. Tā kā es domāju, ka mēs neesam unikāli pasaulē, bet tā kā teicu, nevar griezt, šeit nederēs katru 10. dabīgi, te nederēs tas, vai ne? Problēma ir tāda, ka mums pašvaldībām ir ļoti daudz funkciju. Jā, tu jau pareizi. To tu pareizi pateici. Te mēs aizstāvam birokrātiju, ko valdība mums atkal uzliek tādas lietas. Vai nu samazināja kā, bet jo šajā gadījumā nestrādās valdības funkcija. Jā, tas tā. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribi pateikt mūsu kurzemniekiem, tādu noslēgumā, tādu interesantu. Jo mēs noteikti vēl tiksimies, vēl runāsim, bet šīs sarunas... Ja mēs runājam par pašvaldībām, tas, ko es gribētu teikt, un tas, ko es pateicu jau pašā sākumā, vēl pirms sākās šī reforma praktiski, kad no šādiem novadiem liels jēgas nav. Viņi vienkārši nedaudz palielinātu iepriekšējie novadi. Latvijai būtībā vajadzētu 10 novadus un Rīgu. Jo kāds tur ir iegūms? Tad šādam lielam novadam tu vari uzdot savus pienākumus. Pieņemsim kaut vai sportā, tad tev vajadzētu būt novadam vienai volejbola komandai, Latvijā vienai basketbola, vienai tur hokejā vai vēl kaut kam.
tad varētu veidot tādas, kaut vai Latvijas līgas, kur ir skaidrs novads, kurš viņas kaut kā atbalsta. Un tad tas būtu arī vietējā sporta atbalsts, jo šobrīd ir tā, kuram ienāk prātā, tā viņš arī atbalsta. Zini, es tev tomēr oponēšu. Varbūt, ka pareizāk būtu tā, ka, piemēram, labi, Kandava specializējas hokejā, piemēram, Rucava Novusā, teiksim, Saules uz peldēšanu, bet viņam nevajag obligāti hokeja komandu, viņam nevajag obligāti florbolistu komandu, jo tas atkarīgs no vietējiem. Bet kaut kādām konkrētām līgām vajadzētu. Saprot, bet tad tam novadam būtu kaut kāds mērķis un ideja, kāpēc viņš eksistē. Bet sports ir tikai viens, piesim kultūras jomā. Tad būtu tā, ka jābūt vienai kaut kādai lielajai koncentrālajai vienā vietā, kaut kādos atsevišķos punktos mazākām koncentrālēm, ja? Tev būtu skaidra kritērija, ko tu no tā novada gribi dabūt ārā. Šobrīd mums ir vienkārši apvienotas pašvaldības, kurām nav ne mērķa, ne kaut kāda uzdevuma, viņas vienkārši ir palielinātas. Vēl pirms beigsim sarunu, es atcerējos tagad, ka tā pašvaldība reforma, mēs zinājām, ka viņa būs, ja, un es skatījos, kā pašvaldības, es tagad negribu teikt to termiņu, bet manuprāt, apmēram 2 gadi bija, ka varēja manīt, ka īsti jau neko nedara, jo tūlīt būs reforma. Vai ne? Un tad, kad reforma sākās, vismaz gads bija, kad īsti jau neko nedara, jo reforma bija. Jo nevar jau saprast īsti, kas jādara. Un, manuprāt, šis process vēl tagad nav beidzies. Un tagad, vai tas nav mūsu mazai Latvijai par traģisku, vai mēs varam zaudēt 3-4 gadus šādi buksējot birokrātiski? Manuprāt, tas ir milzīgs. Es šoreiz nepiekritīšu, jo jautājums, uz ko salīdzinot mēs kaut ko zaudējam. Ja runājam projektu jomā un tam līdzīgi, tad es teikšu, ka šī pārēja neko daudz neietekmē. Projektos varbūt jā, es piekrītu, projektos varbūt jā. Mēs runājam par cilvēcisko faktoru, par tieši to, ko es saku, sadarbību ar sabiedrību, tad jā. Jo tur šobrīd arī Bauskas nodaļas jūt, ka patiesībā vēl aizvien nav īsti skaidrs, viņi nezina, kā sadarboties. Piesim, pēdējā tikšanās reizē, kad tikās iedzīvotāju padomes ar domi, izskanēja pat tāds teksts, ka, ja nodaļas vadītājs nevar sadzīvot ar iedzīvotāju padomu, varbūt jāmaina nodaļas vadītājs, nevis iedzīvotāju padomu, jā? Jo vēl aizvien mēģina saprast, kā ar cilvēkiem sadarboties, kā ar viņiem komunicēt, lai būtu kaut kāds iegūms un plus no tā visa. Kad tagad viss ir salikt vienā lielā katlā, un kā tagad ar viņiem runāt. Mans variants sākt vismaz ar to plānu internetā, un tiešām reāli izveidot komunikācijas sistēmu iedzīvotāju padomēm, jo pamazām no tā, ko es redzu, lai gan mums Bauskas nodaļa, viņas pamazām vien pēc otras taisās ciet. Taisās ciet iedzīvotāju padomes, jā. Tāpēc, ka iedzīvotāji pasaka, aktivitātes nav, tāpēc? Vienkārši aiziet no iedzīvotāju padomēm. Nezinot situāciju uz vietas, es domāju, kāpēc cilvēks, kas ir, es tagad teikšu tā ir, manuprāt, vispār tā ir traģiska tendence, jo, ko nozīmē, ja cilvēks viņš ir pārvarējis sevi, viņš ir atnācis iedzīvotāju padomi, viņš grib kaut ko darīt, bet ja viņš iet prom tikai tad, ja viņš redz, ka tas ir bezcerīgi. Atkal mēs runājam par komunikāciju. Izskatās, ka ir bezcerīgi. Mēs runājam atkal par komunikāciju. Atkal tieši par komunikāciju. Un tāpēc, tā kā jaunā doma, viņi laikam, mēs ļoti ceram, ka viņi nākuši pie izpratnes, ka kaut kas tomēr ir vairāk jārunā, kaut kā vairāk, un mēs arī, kā Bauskas iedzīvotāju konsultatīvā padome, ceram, ka mums izdosies pilnveidot šo mehānismu, kā notiek sadarbība iedzīvotāju padomē. Tas ir neizbēgami, jo indikācija šeit ir, manuprāt, tā ir ļoti, ļoti traumējoša, jo, protams, vienmēr var būt kāds gadījums, bet ja tas notiek tā, diezgan jau sistēmiski, tad tas ir, bet es saku, tas ir loģiski, ja cilvēks, viņš sadūšojās, viņš izdomā, viņš darīs, bet viņš redz, ka nevienam nevajag. Jo mēs zinām, mūsu iniciatīvai ir kaut kāda robeža, gan finansiāli, gan emocionāli, gan fiziski, vai ne?
Par to mēs arī kaut kad varam parunāt, bet ne šoreiz. Tātad mēs esam ieskicējuši tādu kurzemnieku sarunu zemgalē, jo kurzemnieki, kad tu paskatīsies pārējos, mēs jau braucam arī uz Vidzem, mēs esam bijuši jau un šur tur, bet tas ir vienkārši, bet kritērijs tik tiešām ir cilvēki, kuriem ir ko teikt, kuriem ir viedoklis un kuri mūs rosina domāt, jo ko mēs gribējām ar to pateikt, kad mēs varam īstenībā izdarīt daudz vairāk paši, kā mums liekas, tikai mums vajag organizēties un padomāt, kurā brīdī, ko darīt. Tieši tā. Paldies, Uldi. Līdz nākamajai reizei. Uz redzēšanos. Redzēšanos. Nu, re.